Tātad sveiki visiem! Šodien mums te kopienēs ir uzlikt jauni evakuācijas plāni, un man te ir maza nesaprašana ar viņiem. Pirmais, kas man ienāca tā prātā, šie apzīmējumi, nu, tos gan būs pagrūti parādīt, bet viņi ir nepareizi, viņiem bija jāatrodas te, bet, nu, kurš gan pie tā piesienas. Tātad šis sarkanais punkts, ko mēs te redzam, tas norāda, ka jūs atrodaties šeit. Tātad, pēc plāna spriežot, mums blakus ir vēl divas istabiņas. Tad es tā sāku domāt, laikam tās divas istabiņas ir tādas dīkti lielākas par mūsējo. Jā, nu tas tā likās dīvaini, bet varbūt vienīgais loks kaut kāds jocīgs. Niesim pastīties, kas tam mums kāds izstās gaitenī. Jā, laikam jau šeit arī īsti divu durvju nebūs. Nu labi, nu tad kāda mums tas sanāk? Pastīsimies, kas mums atrodas citur. Šeit evakuācijas plāns, kā jau vienmēr, atkal nepareizi ir ielikti šie divi apzīmējumi. Un tātad pēc šī plāna mēs spriežam, ka mēs atrodamies tieši pa labi no izejas trepēm. Iesim pastīties, kas atrodas tieši pa labi pie izejas trepēm. Tātad, kā jūs redzat, te mums ir izejas trepes, un tieši pa labi mums ir toaletes. Laimīgie cilvēki, kas dzīvo toaletēm. Jā. Un šāda aina īstenībā ir vērojama praktiski visās istabiņās. Nu labi, pēc plāna, kā jau varēja redzēt, tātad telefonu un visam pārējiem būtu jāatrodas 4. istabiņā, bet nu vispār tas atrodas 5. kur ir audzinātāja telpa, un redz, kur arī ir minētais telefons. Tātad vienīgais, kas uz doto brīdi ir ievienāts pareizi, tas ir izejas durvis, avārijas izejas durvis un trepas, kur tas atrodas. Bet, kā mēs redzam, laikam jau mēs neko nespratam, jo tas viss mums ir apstiprināts ar direktora parakstu. Paldies jums par uzmanību!